Čau visiem! Šodien 5 reperi, 1 īsts reperis. Pārējie 4 wannabe reperi. Mēs kopā ar Alīnu mēģināsim uzminēt, kurš ir īstais reperis. Jūs gan jau ir jautājums, kas ir Alīna? Čau, es esmu Alīna. Es te nonācu ļoti nejauši. Es iegāju Instagramā, ieraudzīju storiju, pieteicos un te es esmu. Latviešu YouTube ir miris, tāpēc mēs esam šeit, lai viņu atkal atdzīvinātu. Jums priekšā stāv 5 džeki, kuri katrs sev dēvē par profesionālu reperi. Es esmu reperis. Es esmu reperis. Es esmu reperis. Es esmu fucking reperis. Man sauc reperis. Ui. Man sauc reperis un es esmu Filips. Ja viens no viņiem saka patiesību, tas būs mūsu uzdevums uzminēt, kurš ir īsts reperis. Katru raundu mēs izbalsosim vienu cilvēku, un ja mēs uzminam, mēs uzvaram. Taču, ja mēs kļūdāmies, tad Mēlis uzvarēs naudas balvu. Šis ir uzmini kurš. Ok. Šī ir mūsu reperi. Tā. Lai mēs uzreiz ieraudzīju to pirmo džeku, man jau bija uzreiz tāds, jā, šitam varēs lielu joku uztaisīt. Ok, es domāju, sāksim, dosim, tad mums priekšā ir 5 reperi. Un sāksim, es domāju, no pirmā 1 minūte pastāstīt, kas tu esi un ko tu mūziku vai par sevi mazliet. Jā, čau, man sauc Filips, divradzis esmu. Mūziku rakstu jau pa lielu, es teiktu no 12 gadu vecuma, bet tad es rakstīju latviski, tad man galīgi negāja. Tad es pārdomāju aiziet varbūt uz angļu valodu, bet anglismu man arī baigi nesanāca. Un tad es izdomāju beidzot, ka laikam jāsāk vienkārši repot, nevis dziedāt. Sapratu to, ka jāatmauc šajien, jāprāt savu pēdējie gabali. Numur 1, viņš tā kā dod to vaibu, ka viņš ir tas, kurš tā kā māk, viņam bija tā konfidence, viņš zināja, ko teikt un kā teikt. Es jau vairāk domāju, tā kā nevajadzēja kaut kādu lielu divradzis šajā. Nē, es neesmu lielu, es esmu huge. Divradzis ir vienkārši vairāk, tā kā zini, parasti ir vienradzis, ka tu ej taisni, bet es eju vienkārši 2 ceļiem. Šarā būtu kāds mazais reperīs. Cik mazais? Lielu es neesmu. SoundCloudā jau 350 klausītāji. Numur 2. Jau, esmu Dāvis, a.k.a. Slams, a.k.a. James. Repot sāku 17. gadā, pie 18. novembris ar čomiņiem sakodāmies nākamā dienā uz Pohiņām. Šitas labi skan. Pēc tam jau pirmās dziesmiņas. Neiet tik labi, bet mēs tā kā Ventspilī vairāk tādu lokāli. Tas viņa outfits bija ļoti pārliecinošs. Ar tām brillītēm viņš varētu kaut ko īstenībā diezgan labi izšaut. Sorry, pārtrauc video. Es kādu laiku viņš to neesmu darījis. Es gribēju lūgt jums visiem savākt 1000 laikus zem šī video, ka šis ir mūsu lielais atgriešanās periods, un katrs video aizņem ļoti lielu darbu, tāpēc mums vajag ļoti liela atbalsta arī no jums, un cerams, ka to mēs arī savāksim. Čau, Mārtiņ. Kāpēc Snoopijs? Tu tā kā lieto kaut kādas nelegālas vielas vai? Snoopijs? Nē, tas ir brands. Kā bija tās outfits? Šis ir tas, kur tu uzstājies arī? Šis man tāds sestdienas pēc Pohiņas vaibiņš. Ok, jā. Čau. Mans vārds ir Roberts, a.k.a. Zaļais knābis. Repot es sāku jau no 17 gadu vecuma. Kāpēc Zaļais knābis? Tāpēc, ka es visu laiku skatījos uz vecākiem reperiem. Tādiem kā vairāk uz krievu žanru, Basta, Gufs, Ozols, protams, vai ne. Un tad arī līdz ar to arī aizgāju. Tagad esmu, protams, ieņēmis nelielu pauzi, bet turpināsim arī augt tālāk. Pauzi, cik ilgi tā? Kāds gadījums ir bijis. Bet nav jau teiks kaut, ka bija jābūt aktīvām reperiem, vai ne? Nē, es tā. Tu tā vajag uztraucies, izskaties, tā kā reperis varas jau neuztraucās. Es neesmu uztraucies. Tu esi high? Esmu bišķi. Uzreiz arī neteikt. Numur 3 stāv pa vidu, un viņam tāds pavisam savādāk outfits, tā kā viņš varētu būt biznesa džeks. Un tajā brīdī, kad viņš jau sāka teikt, ka viņš arī iet uz kaut kādiem mītingiem un tur savu cashu mēģina dabūt, es sapratu to, ka vairāk tā kā biznesmenis nekā mūziķis. Jo, es esmu Niks Stiks, jeb STYX. Es esmu pats no Valmieras, tur man mūzikas karjera aizsākās pirms 2 gadiem, kad ar čomiņiem viņam Dačiņā, pavasar tur mēs iečilojam, un tad jau lēnām beats parādās, tik pa laikam gribu pats kaut ko uzzipāt. Pats te SoundCloudā pirms 2 gadiem ieliku pirmo dziesmu Rožu drāsts. Tikko labi dziesmu, beidzot popojās off, un tagad, bišķiņi cenšos augstāk tikt. Akties kā? Drāsts? Jā. Tā kā izdrāsts drāsts? Ja viņa pirmā dziesma saucās tā, tad viņš ir reāli kaut kāds underground čuvaks, bet tas viņa reps ir diezgan smags, es tā domāju. Tāpēc es arī ieredos, varbūt, kas to liecina. Cik sen tu esi aktīvs?
2 gadi. Pirms 2 gadiem. Tāds kaut kāds šēdī underground referīts ar keiponu, vēl tur kapuci uzmets. Nu, viņš varētu būt. Dziesmu rožu drāsts, tur ir kaut kāda ir, piemēram, tur lirika vai kaut kas mazliet no tāda. Nē, nu, zin kā, varētu, protams, te nodziedāt, bet labāk reklamēšu SoundCloud. Tur var noklausīties droši. Nu, bet referis jau zināt savus lirikas. Kaut kāda rožu drāsts arī vārdi pieminās dziesmā vai? Nu, kaut kāds 3 vārdus vienkārši noripo. Vai vienkārši, nu... Aizēju uz skolu, jūties kā rožu drāsts. Jē! Tas bija Viņš ienāk spēlē, viņam tāds, jo aizēju skolas, jo tas rožu drāsts. Jēg reality chicks. Jo, mani sauc Māris, jeb Marijuš, a.k.a. Mario XXX. Es repoju jau pārāk ilgi, bet galvenais ir neapstāties. Un mans sapnis ir ierakstīt dziesmu laikam ar Eminem kādu dienu. Kāpēc tev ir Kiss Krēgls? Man arī patīk Kiss arī. Nu, tas tā, es mēģinu arī alternatīvāk bišķi to visu uztaisīt diversiju, kad uz visādām pusēm es esmu. Taviem tetovējumiem ir kāda saistība ar to, ko tu raksti? Tā ir man dzīve vienkārši. Šeit vienkārši ir lapiņa, lai man veicās un lai man beidzot aiziet repa karjeru. Viņa nav aizgājis? Viņa nav aizgājis, es repoju pārāk ilgi. Es tiešām nezinu, cik es ilgi repoju, bet pārāk ilgi. Tu arī spiedus, teiksim, uz SoundCloud kā vispārējo vai? Es vairāk draugiem LV mūzikas sadaļā mēģinu attīstīt to visu. Man liekas, tur bišķīt ir apstājies, bet pēc algoritmu man liekas, ka tur varētu uzsprāgt atkal tas viss vibes. Nesen SoundCloud atklāja, man tur viena dziesma rītīgi aizgāja, 185 skatījumi. Man liekas, ka viņš vispār galīgi nav pilnīgi nekas, ka viņš man te kaut kāds makrons krāmē ausīs. Draugiem un vaim. Es tos vārdus neesmu dzirdējis jau gadiem. So tu domā, ka tu varētu pārsties rožu dārstu, agrāk rožu drāstu, es atvainojos. Es neesmu dzirdējis viņu muzonu, bet man liekas cool čuvaks. Man patīk tās viņa rindas, jā. Noteikti collab stuffs. Es esmu apjukusi. Megamaits, galvā man ir terabaits. Dang! Shit, man! Izklausās labāk nekā rožu drāsts. Pirmais man dod tā kā vaibu, ka viņš skolā raksta mūziku vairāk kārtās. Otrais viņš man dod vairāk vaibu, ka viņš varētu būt tā kā reāli reperis, jo viņš ļoti konfidenciāli pasniedza. Tas nav Ksēnas gadījumā? Brālis viņam. Brālis. Numur 2. Brālis. Kā tu jūties, ja tev nosauc par Marks Saints, tad liekas tā kā flex vai tas bija tā kā? Kā viņš jūtas, ka viņu par mani nosauc? Trešais. Tā ļoti solidi ģērbjās. Viņam tāds ir savādāk. Kā tu savādāk naudu pelnīsi, nu? Es biju tikko savāši pie menedžera. Man taču vajadzēja tur viņam visu izstāstīt, ielikt viņus kārtīgi vietā. Lai viņš man naudu nes. Viņš dod tādu mesas vaibu, ne? Viņš varētu stāstīt par vērtībām, ne? Jā, viņš varētu stāstīt tā kā reāli. Viņš jau strādāja, veidoja vizīti, dzīve notika. Viņš tā kā, nu tā stresīgi, tā kustās, tā kaut ko. Stresīgi? Jā, nu viņš tā mīļājās tās vietas. Nu tā viņš stresu, vai? Parādi, kā tu skatos, Kustībai jābūt. Tas 5. es nezinu. Kāda lietas, kurš no viņiem nav reperis? Es domāju, ka es metīšu ārā 5. 5. Es 5. džeku noteikti nebūtu balsojis 1. Es jau skatījos, jau Alīna jau tēmējas to pusi. Es ar to vainā sanāks. Man bija nojausma, ka viņš varētu būt, bet pēc tā, ko viņš man tā kā pasniedza, ko viņš man teica, man vienkārši bija off. Diev. Pirmais, ko testants ir bija. Priekšā viss 4. Tev ir draudzim paņemšu priekšā. Jo. Numur 3 reāli kaut vārdā. Viņš vairs nav Viņš vairs nav vērtīgi, viņš sāk kaut kādu reāli gangshit pulot ārā. 3. Kāda ir tev plāns to mūziku tagad taisi? Uztaisīju, protams, featu ar tādiem cilvēkiem kā Ozols, pirms viņš nav aizgājis pensijā. Dons tagad parāda savu stipro pusi, varbūt tās kaut ko varētu ar viņu. Ancis tāds foršs. Tu arī dziedi vai vairāk tikai tieši ar repu? Es arī dziedu. Dziedi arī? Jā, ir pāris gabali, kur es dziedu, ir pāris gabali, kur es balādes reps tā vairāk. Reperiem jau vienmēr ir kaut kāda slavenības telefonā. Kas ir slavenākā persona tev telefonā?
Es. Damn, ok. Labi, pārējiem. Numur 1. Kas man slavenākais cilvēks? Jā. Telefonā. Man ir Prūseka numurs, bet es neesmu sazvanījies ar viņu īsti. Tu bari? Jā, man atspā viņš video apsēja ģimenē. Kukaiņiem vai? Viņš tev apšaidz dzimšanas dienā? Jā, Ja tu tagad uzmanīgi, protams, kā viņš pacēla. šaubos. Es nezinu pat, vai viņam ir saglabāts mans numurs. Man ir viņa saglabāts, bet es nezinu, vai viņam ir. Tur bija vienkārši ģimenē apsveikums. Protams, pārmās viņam zvan nepazīstams numurs. Who the fuck is this guy? Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? Čau, divrats. Tu vari tā kā ātri pīt uztaisīt. Numur 2. Par kontaktu? Jā. Es teiktu Sabīna Berezina. Kas ir Sabīne? Dzīvo brīvi, neko nelaid vējā. Numur 4. Roždrāsts. Populārākais cilvēks varētu būt kontestants numur 1, tā kā mēs uz kolābu maucām, vismaz gribējām. Nezinu, cik tas tālu taps, jo viņš vienkārši noignorēja. Bet, Vai jums ir beef kaut kāds? Mums nav bijis, Pagaidām vienkārši nav. nav laika, lai viņam tā kā uztaisītu tos 4 rindī. tā viņš ķip saka, pārāk populārs, laikam, tā kļūst. Ghostwriters tev? Jā. Alīna izbalsošana, ne? Ko? Tev jāizbalso viens. Teikt varbūt pāris vārdos kaut ko, kāpēc tu esi tieši reperis un kāpēc tev nevajadzētu izbalsot. Saka, ko grib, es esmu repers, dziļi sirdī, prātā, pat tupelītis labs, kā var nebūt. Pārliecināji? Numur 3. Man šķiet to, ka man frizūra ir visvairāk kā reperim, tāpēc tīpaši tādam That's logic to this. saidāji. Bet, jā, esmu tāpat labāks par viņiem visiem. Tu varētu viņus visus freestylā uzvarēt? Noteikti. Es domāju, freestyle padalīsim Pagaid. Uzmēs kaut kādu 5 sekundžu freestyle. Jā. Man vajag manu ghostwriteru. Vajag švāk. Blefot vajag. Savs liriks dziesmām. Nē, man mamma palīdz. 4 rindī točnu kaut kādu vajadzēja izdomāt. Tas klusuma brīdis, un tad ir īpaši tas. Nebija pārliecinoši. No šiem 4 džekiem, ja tev viņš būtu jāpaņem rap battlā, jo tu varētu viņus pārējos izlikt, tu esi tik pārliecināts par savu mūziku visu. Es domāju, ka varētu pacīnīties mierīgi. Rožu drāsts. Ar rožu drāsti. Es, kad dzirdēju tās dziesmas nosaukumu, man bija tāds, ok, viņam ir kaut kas labs, visticamāk azotē, tā kā jā. Es domāju, kā viņš izdomāja to dziesmu nosaukumu, kāpēc, jā, es šodien jūtos rožu drāstis. Kāds vēl dziesmas tev ir? Nosauc vēl 3. Tagad tu 3 sitieni. 1, 2, 3, aiziet. Esmu dievs, debes skaists, ej nahuj. Par ko tu stāsti savā dziesmā? Jā. Par, Nosauc vēlreiz tādas dziesmas, kādas viņas bija. vēlreiz? Vēlreiz, viss 3, 3, Ej 2, 1. nahuj, debes skaists. Ko es pirmo nosaucu? Ai, Tu man uzcer mūžu. Bļāvies, savā dziesmas tu šitā neaizmirst. Es vienkārši aizmirstu, kurš no savu repertuāru nosaucu. Bļāvies. Es speciāli, tā kā, ja tu taisi to mūziku, tu tik daudz stundas esi pavadījis pie katras dziesmas, tev vajadzētu zināt no galvas tās dziesmas, ko tu nosauc. Es pat atcerējos to secību, kādā viņš nosauc. Viņš pat nevarēja pēdējo, es esmu Dievs minēt. Man bija uzreiz tās, sketčī. Kas ir lielākā autorija, kādai tu esi uzstājies? Miljonu triekuļos? Klase. Skolā sarakstīja rīmi, izgāja priekšā un prezentācijas laikā Literatūrā. Logreiz 30 cilvēki, draugs bija DJs un viņam bija tāds, es negribu moši uzstāties, un man bija tāds, davai, varētu. Un kā auditorija reaģēja? Vīk. Vīk? Mums kāds tur bišku paigājoja ar galvu, bet tā baigi nebija, tur nebija, ka mošpita vai ar vaļā. Tu esmu vismaz pabeidz līdz galā vai video jau Nē, es pabeidzu, tas ir uzreiz jāpabeidz, tur ir pilnīgi tā kā, zin kā, kāda auditorija, tu viņus pārliecini, tu vienkārši maus tur. Bet tu toši nesajauc ar klasi, tā kā 30 cilvēki un tā kā... Nē, klase tā nebija. Visi ieradās. Kas tas vēl Logreiz tikko jauns pāris atvērās, tur vienkārši man draugs DJs bija un tad man bija tāds. Labi, es domāju, kas tas par pasākumu 30 cilvēku uzstāties DJs, bet ja tu pateici bārsot, kādu bāru sauc? Es neatceros. Es reāli neatceros. Labi, Alīna izbalso vienu. Tad, diemžēl,
Trešais. Es daudz skatīju. Kāpēc? Tikai tavs saspiešas tas freestyles, tu man ļoti tā kā Pagaid, es taču nevaru visiem tagad demonstrēt savu Bet ja ģenerālu. tu esi reperis, ļoti. Bet man Tad taču ir jau tā kā jāzina, tev jau kaut kam jābūt ir galvā. Īsti Krustaks, viņš jau arī tur kaut ko lēkā, tur kaut ko dzied, bet viņš jau tā kā, viņš varētu izpildīt kaut ko. Kas ir Krustaks? Labi, paldies, numur 3. Paldies visiem! Tiksimies kaut kādā koncertā. Klasu vakarā. Ok, pēdējie 3 cilvēki. Nu, Džeki, es domāju, ir laiks bišķi patestēt, ko jūs varat izdarīt. Ir kaut kāda, mēs varētu uzlikt kaut kādu fiksu bītu un pastīties, kā jūs varētu mazliet uz viņu pastaigāt. Kaut kādas pāris sekundītes. Ok, esi gatavi? Ej! Megamains, galvā man ir terabaits, ārā ir sniegs, bet vasarā ir klāt un megamains. Jā, stāvu es stalts, nezinu, kur es maidu, bet te ir galds, jā. Ok, un tagad piedziedājums kolosā, ko tu likt par... Ej, debesis ir klāt, neesmu es te, varbūt man ir jāaiziet mājās pasūkā. Ej! Kā tu parasti vispār tā kā ierapot piedziedājums, vai tu mēģini tā kā drēgas vairāk izvilkt? Tāds... Nē, es repoju piedziedājumos. Jāuztaisiet kaut kas tā kā, es parasti uztaisu tā, kad iet uz riņķi vienkārši viens un tas pats, jo tad tev tā kā baigi catchy aiziet. Ok. Ko tas ir numur 2, mēs nomainam bītu? Kādu tu? Nomainam pašu? Pagālīni saka nomainam bītu. Nomainīt bītu? Labi. Viņam bija laiks jau izdomāt, tā kā stāvot, vai vienkārši, lai viņš uzreiz tā kā. Un tu teici, kāds J. Cole tev patīk, ja? Nu, davai. O, šis izklausās. Ok. Rūcim strīds, ne? Nē, mans pats bija, kad uzliekas spotā, es nebiju gatavs. Čau, hei, esmu es atpakaļ, un ja tā, tad zini, ka būs pakaļā. Atnākam, noliekam priekštamā klusu, līgumu pārakstam un dzīvojam mēs klusu. Pārmājam kalpo zemes riekstu dārzi. Mūsu plakatu tu kārsi, 20 gadus čilojām undercover, tagad katrai dziesmai būs Snoop covers, jā, Ej, būs jau 8 rindas, pietiks man te bliest, došu tālāk niks, stiks, pliks, Nu, varēja jūs, ka tas ir viņa. Tas ir viņas, kā viņš parasties. Viņam vēl tieši tā balss tāda mazliet zemāk un tieši gāja tam J. Cole un pār. Džeks, tas bija tāds uzreiz solīdi. Roždrās tev ir konfidents, nu tev tā kā konkurence. Tas ir over. Roždrās, mēs atstājam tev šitā, vai mēs liekam kaut ko agresīvāk? Kaut ko līdzīgu uzlikt. Kaut ko līdzīgu? Jā. Tu vari arī actually tā kā skatos būt. Galva man sāp un esmu tīrs, nezinu, vai es būšu nepamanīts. Ceriņu zari man ir plasti, nostājos cilvēkiem un domāju, viņi ir Bija cilvēks man skatās kā uz Dievu, cik es dodu savu vienu olu. Motherfuckers grib manu dzīvi, es viņiem teicu, iztīri plīti. Labi, šis darbības. Roždrās, nebija labākais freestyles, ko es biju dzirdējis. Kaut kādi komentāri par Viņam katru? katram bija tā kā sava odziņa. Sāksim ar numuru 1, kas tev varbūt viņā? Viņam bija konfidents, tāpat kā otrajam. Viņam bija tādi konfidenti bija. Ārā vasara, bet iekšā man ir sniegs. Augstskaidro liriks. Manuprāt, viņš tā bija kaut ko apraustījās, kaut kā tur Man nesigāja. baigi ilgi bija jāgaida līdz beats normāls bija. Viņam tur bija. Intro bišķi bija jāgaidās. Žoždrās. Kuru tu balsos ārā? Un šeit kaut kādu, nezinu, 5 vārdu freestyle, lai tā kā mani pārliecinātu. Es tur tikko 2-4. Jā, es saprotu, bet viņš man lika tā bišķi, zini, tā apšaustīties, gribu tā kā saprast, lai tu man, zini, pārliecini mani. Lai es tevi nemestu ārā. Jā. Tu gribi, lai es tevi pārliecinu. Aizvien nolec no Vanštilda.
Damn. Nu, viņš man reāli uzdirza virsū. Viņš mēģināja spiest uz diezgan spēcīgām vārdu kombinācijām, un tad viņš vēl lika Alīnai nokļūt no tilta. Tas noteikti nav veids, kā tu paliec spēlē, tas ir veids, kā tu izkrīti. Vai tas tev pārliecināja? Jā, tenšos vieži mārā. Tas bija tā kā pārliecināja, viņš aizgāja uz otru pusi. Man bija čunīs out. Viņš tilts. Es nezinu, kā līdz tam es nonācu. Svērta godu. Ok, kāds būs pēdējais rauns? Rap battles, ne? Es domāju, jā, daram tā. Es sāku? Davai. Nu, manas likmes ir uz otro Džeiku. Tikai šoreiz bez megamainiem, jo to jau otrais rinds ir par megamainiem. Labi. Suns gatavs vienkārši mums freestylos. Ej. Tu esi snūpīs, bet mūzikai ir pūpīs. Paskaties uz tavām brillēm, neredzu es kur eju. Redzu tavu leju. Paga, esmu es lielāks nekā tu. Jā. Varbūt tev ir tas stils, varbūt tu mīls, bet vispār, taču tu. Pareizi, ja tu teici, es esmu snūpīs, tu esi divrots, kas? Nezinu tavu vārdu, tu esi baigmas, es esmu garāks, skaistāks. Bišķīt ietlec no bīta, tas man trucē. Varu bišķīt ietlec stiprāk, jo tu nevari, tev nav rokas, tev nav bicīps, kur ir tavs triceps? Mājās. Pagaidi, tas nebija jauki. Vispār, kuri tavi draugi? Klausies, tie ir džinsi? Tie taču nav labi džinsi. Levi. Varbūt eji uz Levi Strauss? Tu m***. Sagaidis dropiņu bišķi kaut kādu. Ja drīkst. Mēs tā vēl Kēdas tev ir netīrs, ģimis diezgan pretīgs. Neredzu tev seju, jo negribu skatīties. Esmu diezgan lecīgs, esmu diezgan pretīgs. Zini, kas ir? Man cepī vārds pretīgs. Cepā esi kalns. Bet vispār esi stalts. Šāds esam. Bet tu neesi baigi smaidīgs. Vispār esi baigi naidīgs. Davai iešu. Parādīšu savu. Tas bija jau izdomāts, tā bija atstrādāta kustība jau. Atkal čokojies, rokas man trīc. Tu pačiko, te būs zemes strīc, jā. Basis pridzīnā, manas rīmas lidinā, tavu miskastē, bam. Nē, tu ir normāls čūvaks. Neviens tā neteica. Numur 2, Aldo Respect. Freestyles, visas rīmes, outfits. Nu tā diezgan švaki. Var saprast, ka mēs 300 klausītāji. Var saprast, tā Kopā. Es par to kolābu īsti nezinu. Es jau tā kā, jau gribu teikt, kad es zinu, kurš ir tā kā. Reperis? Jā, bet man ir tā aizdoms, ka viņām varētu būt. Ar viņiem ir viens reperis. Viens reperis. Viens ir īsts reperis. Vai arī neviens no viņiem nav reperis. Arī varētu gadīt. 3 raundus tu izbalsoji cilvēkus ārā, un tagad ir palikuši pēdējie 2. I guess we have to remember. Kurš? Otrais. Otrais? Nav Labi. Laikam jāpild tas sapnis būs par repu karjeru. Šī tas būs labs atspērienu punkts. Es atnācu, es zināju, es pacēlu un es aizgāju. Viss pēc plāna. Tāpat man patika cīnīties. Varbūt viņam uz vietas sanāca vairāk, bet es ticu, ka, ja tas būtu pilnīgi kaut kādā citādā gaisotnē, tad varbūt būtu sanācis labāk. Es ceru, viņš tomēr uz mani dirsu paskatījās. Nu, ja es būšu aizšāvis varā, man ir slikti nojausmi. Vēl kāds ar to esmu. Tā, tagad īstais reperis. Pēc 3, 2, 1 pasver soli uz priekšu. 3, 2, 1.
Nu, laikam tomēr tā sieviešu intuīcija neizrādījās tā spēcīgākā. Es laikam pārāk sapušķoju visu. Pārāk nereāli. Vēl viss pareizi. Ok, so pasāst. Tā kā viņš sorry, bet viņš man sabojāja iespēju pašā sākumā ar to, kad saviem draugiem LV, kas man ļoti likās. Bet draugiem LV, latvieši atbalsta latviešu produktu, zin kā. Mans stage names ir Elfs un arī tālāk es aizmu 2 vārdiem. Tā kā, ja jūs gan jau zināt dziesmu Zirnieka un Ziemas prieki. Šis beats ir pelnījuši ar Daniels un Cole. Ja kaut ko drusku uzpīpēt, nes līdz un vēro uz show, jo tas var sākties, Zirniekals būs mūžam dzīv. Un vēl visādi projektus ar Olām esmu. Mums vēl vakar bija ar Olām koncerts pilnā palādījumā. Tā kā, Man bija vienkārši šoks. Un it sevišķi, kad viņš pateica, ka viņš jau bija Ola koncertā vakar. Es īstenībā zināju, ka viņš reperis. Man bija nojāsme, nē, es īstenībā zināju jau, ka viņš ir reperis. Bet, video bija uz visiem 100, īstais reperis izgāja pirmais. Sekojiet man Instagramā, Elfs stāvā un TikTokā un visur citur. Citos slikti. Es jūtos slikti. Tik līdz uz īstāvā. Kā tev patīk freestyle kopumā? Tu domā, ka ir kādam no džekiem potenciāls kaut kā vispār kaut ko? Jā, man liekas, Baltijā kurikā čūka, viņam ir potenciāls. Jā? Jā. Man liekas, ka mūcinās vispār, tā kā, jo vairāk tāds whatever reps, jo, tas aiziet. Tas, ka tu vienkārši whatever skaiti. So tad tagad būs kaut kāda iedvesma, varbūt kaut drošdrāzes dziesmas taisīt. Es domāju, viņiem ir potenciāls. For real. Es mūcinās vispār, galvenais ir pārliecība un tieši krutāk, ka tu savu stailu kaut kādu uztais, kā savu nav. Un kā kopumā par repu Latvijā, kā tev liekas, reps ir savā primā, viņš aug attīstās vēl, kur tu redzi vispār repu Latvijā kā tādā? Man liekas, ka reps ir labākā jebkad. Labākā saulīgā jebkad, Reps ir visur, Europe Hit Radio un visur citur. Tā kā tas ir dope riktīgi. Respekt Džekam. Viņš ienāca studijā kopā ar savu sievu un bērnu. All the way. Es negaidīju. Tas ir reāli respekts. Es viņu nebiju pirms tam dzirdējis un vēl personīgi saticis. Ļoti labs pirmais iespējas. Savu sanāk, ka uzvarēja Alīna, jo viņu uzmanēja? Ne, uzvarēja Dāvis. Jā. Viņš uzvarēja. Viņš apšukarēja pāris gadu laikā kaut kā ar visam kredītu saistībām to samatīt. Mēs tev pārskaitīsim. Ričards jau mums par tām finansēm atbild vairāk Top Wanted, tā kā gan jau pārskaitījums uz viņu vairāk aizies. Top Wanted ir ļoti spēcīga kustība, ko mēs esam izveidojuši. Tas budžets ir kā ir pagaidām, ņemot vērā, kad mums vēl nav nekā. Bet mums ir gribas spēks un vienu dienu es domāju, ka tie nebūs tikai 10 000, lai viņš tikai pagaida. Hold up, wait a minute. Ja tev patīk tas kontents, ko tu redzi, noteikti neaizmirst pieskot mums Instagramā, piesko YouTube'ā, mēs esam tik tuvu 10 000. Mums drīz būs arī jauns merch, tā kā tam sako arī līdz mūsu mājaslapā. Un izbaudat to kontentu, ko jūs šeit redzat, jo tas nebūs mūžīgs, bet viņš būs ļoti labs. Mēs esam šeit uz labu laiku, nevis uz ilgu laiku. Tā kā izbaudat kontentu un... Atā. Atā? Pļaģ, atā, tas tikai video sākums. Tā. No, I need my dollars. No, a nigga need my commas. She was down when I dropped out of college. Down, she was down when I rode in Palace. Played with a pussy in the Jeep. Yeah, she was